dabīgā veidā, un mēs esam tiešām čempioni, jo jūs zināt, cik varbūt ir, jūs varbūt esat kādreiz pagaršojuši vai kādu kolagēnu vai kādu citu uzturbagātinātājs, nu, ar garšu viņi īpaši varbūt nav īpaši piedomājuši. Mēs pie tā strādājam ļoti, ļoti daudz. Nākamais svarīgais punkts, kas jums ir jāzina par mūsu produktiem, ir mūsu nemitīga attīstība. Mūsu kompānija ir vairāk kā 100 zinātnieki no visas pasaules, kur ikdienā strādā pie produktu izstrādes uzlabošanas. Ja? Jūs to pašu kodolu redzat pie jums mājaslapā, bet tātad milzīgi starptautiska zinātnieku padome nāk tātad ik pa laikam kopā reizes tajos mēnešos, vai atceros pareizi. Un tātad viņi apspriež visus jaunumus, visus pētniecības rezultātus, jaunās tehnoloģijas, visu kaut ko. Tātad šī virzība notiek starptautiski, un ik pa laikam tātad šies te nopietni cilvēki sanāk kopā. Tātad mūsu produktiem strādā nemitīgi. Tātad viņi nav kaut kad uzražoti vienu reizi, un pie viņiem tālāk nestrādā pie šiem produktiem, strādā nemitīgi. Nemitīgi tiek izmainītas etiketes, jūs varat pavērot, tas tiešām notiek ļoti bieži. Tas, kas jums ir jāzina arī, kad 2016. gadā PM International arī parakstīja sadarbības līgumu ar Luksemburgas Zinātnes tehnoloģijas institūtu, pētniecības tehnoloģiju organizāciju, kas izstrādā tātad progresīvas tehnoloģijas un tā inovatīvas produktus un pakalpojumus nozarēm sabiedrībai. Tā gadā ieguldījumu Austrijas Zirdziņu zinātņu universitātē, jā, tātad ir daudz sadarbības. Un tas ir ļoti būtiski. Un tas, par ko Gido tagad stāsta, tātad mums ir prēmija un kvalitāte. Mums jāsaprot, visi Fitline produkti tiek ražoti Vācijā. Un Vācija, protams, tā ir prēmijums, tā ir visaugstākā kvalitāte. Jūs zināt, Vācijas automašīnas, kaut vai Porsche un Volkswagen un Audi un tā tālāk. Ja. Tātad Fitline ir šī līmeņa prēmija valsts. Prēmijums, tas nozīmē arī vislabākie rezultāti, visaugstākā kvalitāte. Un tas, par ko nākamais ir, ar ko mēs esam arī ļoti īpaši, ir tie saucamie mūsu sportisti. Un tā nebija sākumā domāts, bet tā nu viss ir attīstījies, kad mums ir ļoti daudz sportistu pasaulē, kuri ir iecienojuši Fitline produktus. Jums ir jāsaprot atšķirība. Mums ir unikāls sporta mārketings, bet mums nav sporta sponsorēšana. Ko tas nozīmē? Ar ko atšķirība? Atšķirība ir tāda, ka sportistiem, šiem, kas ir top sportisti, olimpiskie čempioni un tā tālāk, ja, visas atsauksmes, ko jūs dzirdat, tātad nevienam šim sportistam nemaksā par šo atsauksmi. Tātad nav, kad iedot, nezinu, 50,000, 100,000, un viņam, piemēram, tur mēnesis ir jāreklamē Fitline produktu. Tā Fitlinā nenotiek. Nevienam sportistam netiek maksāts. Vienīgais, kas notiek, ir tas, ka tādiem augstu klases sportistiem arī ir iespējams, ja, tādas programmas ir bijušas, ja, kad ir izveidota tāda saucamā 90 dienas sportistu programma, kad viņiem tiek iedota produkti. Bet nevis vienkārši tiek iedota produkti un viss, bet arī tas, ka, protams, ir zināma komunikācija ar viņiem, iedot nosaukumu viena mēnesim produktu, ir atpakaļ saite, kas ir mainījies, tātad reports no sportistu, kad viņš dabūna otro mēnesi, un pēc tam tagad ir dabūna to trešo mēnesi, kad ir atkal šis reports. Un tad, ja sportistam patīk, viņš tālāk pār šos produktus pat. Nu, lūk, un tas, par ko Gido stāsta, viņš saka, uz doto brīdi ir nevis vienkārši sportisti, bet ir milzīgs daudzums pasaules asociācijas, federācijas, kas ir, jūs varat apskatīties, kaut vai piemēram to lēpošanu, un te ir pierakstīts Vācijas, Austrijas, Polijas, Itālijas, Šveices, Kanādas, Dienvidkorejas, ja, tas ir kaut vai tikai par slēpošanu, dažas asociācijas un pierakstītas, tā kā tas tiešām ir kaut kas unikāls. Un kā Gido saka, mūsu produkts tiešām ir ļoti unikāls. Un tās bija tās galvenās lietas, par ko Gido jums stāstīja, kāpēc svarīgs ir zināt visu par PM un kāpēc jums ir svarīgi zināt, ar ko Fitline ir īpašs. Un šīs tēmas jums ir jāzina nakts vidū, noskaidīt ar degošām acīm, kāpēc mēs esam paši labākie.
Un nākamais topiks, par ko Gido sāka stāstīt, ir kā sākt veiksmīgu pāreju no menedžera līdz IMM kvalifikācijām. Un, ja jūs esat šeit, visdrīzāk jūs esat menedžeri, jūs arī varat sev pakopēt pa plecu un teikt, es esmu malacis, esmu sasniedzis menedžera kvalifikāciju. Un tātad, kā jau Gido arī minēja, tātad jums ir pavērušies 7 ienākumu veidi, un jums ir iespēja tātad ātri vien aiziet līdz šai te IMM kvalifikācijai. And by the way, this we even must do because we are member in many DSA association in many countries. And to be a member inside in the DSA, this is one of the musts what you should have in your company. So the second one is after you make your decision. Pirmais punkts, kas jums ir tātad jāizdara, ja jūs vēlaties ātri vien aiziet līdz IMM, protams, jums ir jāpieņem lēmums. Un tad, kad jūs pieņemat lēmumu, tad jūs zināt, cik jums daudz ir jāiegūt biznesā, ko jūs vēlaties, kā jūs vēlaties attīstīt, bet, protams, viss sākās ar lēmumu, ar jūsu prioritāšu maiņu, ar jūsu vēlēšanos saņemt, es nezinu, kaut kādas ienākumus un tā tālāk. Šis nav biznes, kur jums jāiegūst simtiem tūkstoši kā kaut kādā, piemēram, frančīzē, ja, bet tātad jūs vienkārši pērkot produktus, varat sākt veidot to biznesu un tātad ir šī iespēja. Nākamais ir ļoti, ļoti svarīgi pašiem ikdienā lietot produktus. Rekomendāciju lietojot pateiktus, uz doto brīdi esmu ielējusi apturājusi. Un vismaz katram cilvēkam mēs iesakām vismaz izdzert 3 mēnešu kursu. Protams, mēs Gido esam fanāti produktiem, jo mēs saprotam to, ka mūsu šūnām vajag katru dienu, enerģiju vajag katru dienu, jo mēs dzīvojam no tās pārtikas, ko mēs uzņemam, un tikai dienā nav. Mēs esam diezgan kopi sev uzņēmuši. Bet vismaz 3 mēnešus, jo tas brīdis, kad vajadzētu sajust šos rezultātus. Nākamais, kad jūs paši sākat lietot šos produktus, kas notiek tālāk, jums būtu ļoti, ļoti svarīgi tātad šo te atsauksmi izveidot. Ja? Jums ir jāprātās ar šiem rezultātiem, jo jūs sākat runāt, jo mums maksā var teikt tā par runāšanu. Jo, ja jūs sākat dalīties ar cilvēkiem par rezultātiem, par iegūmiem, tas ir, protams, ir pirmais. Un kā Gido tagad sāk savu atsauksmi ir jābūt ļoti, ļoti īstai, 1 minūtē ar degošām acīm, stabulām par vitamīniem. Viņš saka, klausieties, mani sauc Gido Buks, man 56 gadi. Un pirms es iepazinos ar Fitline, es biju pārguris, noguris, es dzēru tik daudz kafijas par dienu. Un es iepazinos ar šo te aktivaizu, un man pilnīgi mainījās man enerģija. Es vienkārši pamēģināju šo te produktu, un tas tiešām mainīja manu dzīvi. Man parādījās enerģija, man ir labāks sniegums, man ir labāka koncentrācija, un tad es jūtos daudz, daudz vairāk, pamēģinu šos produktus. Vai tas bija grūti, vai tas nebija grūti? Es domāju, ka nebija grūti. Bet tādā šai atsauksmē vai testimoniāli viņam ir jābūt ļoti īsam. Klausies, tu man nāc pretī tās sagurs. Klausies, tāda man atsauksme. Vai pat kāds cita produkti. Un tieši tāpēc šis produkts ir mūsu demo summiņā, tad, kad mēs tātad mums ir šis te mūsu starts pie lielajiem startiem, aktivais tātad ir dāvanā tieši tāpēc, lai jūs brīdī cilvēkus varētu uzcienāt ar glāzīti un karotīti un uzcienāt ar aktivais, jo aktivais top numur 1. Mēs visi jūtam vai nu tādu enerģiju, vai kaut kāda galvas pāriet, vai nu mums ir kaut kāds sarkanums, ja, kas parāda, cik ātri šis produkts strādā. Ja. Un tas. Un tagad, ko Gido stāsta, viņš arī parādīja mūsu demo summu, un viņš saka, kas tad ir mūsu darba apraksts. Ja? Jo viņš saka, kāds frizieriem ir darba apraksts.
mazgāt matus, griezt matus, ieveidot matus un varbūt nokrāsot matus. Ja? Un tieši tāpatās ir arī daudziem citiem atslēdzniekiem savus darba apraksts, garderobis un tā tālāk. change motors. When you want to make more money, you need to change more wheels, you need to change more. Un tas, ko viņš stāsta tagad, ir arī par mašīnu servisā, tātad mainīt riepas, mainīt eļļas un tā tālāk. Jo tu vēlies lielāku naudiņu, jo vairāk maini riepas, maini eļļu un tā tālāk. Kāds ir mūsu darba apraksts? Runāt un demonstrēt. Tātad mēs ņemam un maistam un pamaicām un parādām, kā tātad mums strādā. Jo vairāk tu runāsi, jo vairāk tu iemaisīsi, jo vairāk tu darīsi, jo vairāk naudiņu tu saņemsi. Ļoti vienkārši un veiksmīgi. Šeit jūs redzat, kā tas parādās. Un tas, ko jums saka, Gido, mums ir maģiskais cipariņš, mums ir cipars 5, un tas ir mūsu maģiskais cipars, ka jums no sākuma vajadzīgi ir 5 cilvēki. Tieši tāpēc varbūt arī fantastisks šis te menedžera starts, kad ir 6 komplekti, vislabāko cenu. Vienu komplektu dzer pats un 5 cilvēkus tu atrod, un tev vienmēr jau būs šī te menedžera kvalifikācija. And he mentioned, oh my God, after the lunchtime, oh, I'm so tired. So you know what it means? Somebody is... Un kā Gido saka, viņš saka, ka visu laiku strādāt kaut kādā darba vietā, vai vienalga kāds, vai tev nāk detīm kaut kādā pusdienas laikā saguris kolēģis, tev kaut divas kaķis noguris, vai tur vēl kaut kas. Viņš saka, par teikt tā ar karodziņu pats māju, es esmu šeit, tavs nākamais klients un partneris. Un, protams, jums būs vairāk kā 5. Jums būs vairāk, tas, protams, ir lieliski. Ticiet man, jo jūs vairāk runāsiet, vairāk dalīsieties un vairāk priecāsieties. Tas cipars būs noteikti daudz vairāk nekā 5. Tas vienkārši atnāks automātiski. Tie vienā brīdī būs 20, vienā brīdī būs 30, vienā brīdī 50. Ticiet man, personīgā mana pieredze, jo es tam to vēlās. Un, protams, šie cilvēki vienkārši pievienojas. Nākamais ir parunāsim par šo te, tātad par IMM, tātad, ko tas īsti nozīmē. Tas ir nozīmē International Marketing Manager, tātad tā ir marketing plānā viena no kvalifikācijām. Ir menedžers, sales managers, marketing managers un international marketing managers, un pirmā atslēgas pozīcija saucās menedžers, nākamā atslēgas pozīcija saucās IMM. Tas nozīmē to, ka tas ir kalendārā mēneša laikā 10,000 punkti. Un tas ir iespējams ļoti vienkārši. Kaut vai uzrunāt šo savu 5 cilvēkus. Viņa nākamie uzrunā savus cilvēkus. Un vienā brīdī jums šie cilvēki, visi, kas ir zem tevīm apakšā, izveido šos 10,000 punktu apgrozījumu. Tā jau arī Gido teica, tad mēs marketing plāna tabuliņā redzam, ka jums ir vajadzīgi vismaz 3 menedžeri apakšā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jums ir vajadzīgi apmēram 17 menedžeri komandā, 17 cilvēki, kas vienkārši pilda menedžera kvalifikāciju. Jo 17 reizes 600 ir 10,200 punkti. Tas nozīmē to, ka jums varbūt ir 3 uzrunātie cilvēki, piemēram, starp tiem uzrunātajiem ir Jānis, kurš Jānis saka uzrunās 7 cilvēkus. Tālāk, tas 17 menedžeri jums sniedz šo 10,000 punktu apgrozījumu. 10,000 punktu apgrozījums ir apmēram 1,000 eiro ienākums. Kā viņu atrast? Tas, protams, ir ļoti, ļoti vienkārši. Bet mūsu pieredzes ir vidēji partneri aiziet, tie, kas vēlās līdz IMM, aiziet 3 mēnešu laikā, bet, protams, ir ļoti daudz partneri, kas to izdara daudz ātrāk. Bet 3 mēneši ir pilnīgs normāls solis, lai sasniegtu IMM kvalifikāciju. Un kā pamats, protams, šādam vēlmei aiziet līdz mūsu IMM, un, protams, ir jāsāk ar to, ka mums jāizveido mūsu kontaktu saraksts. Tātad velti
kādu laiciņu un izveido šo kontaktu sarakstu. Un varbūt viņš kļūs kāds kontakts, ir tas saucamais waiting listā, ja, tad viņš varbūt sākumā pasaka, varbūt ne, tas nav interesanti, bet viņš tātad varbūt pēc mēneša, pēc 2 vai pēc 6 vai pēc gada, iespējams viņš atnāk pie tiem atpakaļ. Tad veido kontaktu sarakstu. Mūsdienās mūsu telefonā ir tik daudz kontaktu, mums ir iespēja tāda, kāda vēl nebija daudziem partneriem pirms gadiem. Mums ir internets, kur mēs varam veidot kontaktus, draudzības 24/7. Pilnīgi iespējams. All the successful leaders, or let's say, so there was an analysis a couple of years before in US from all the top leaders in the industry. And they was asking, what was the key of your success? 97% waiting list or name list. 97%. Un tas, par ko Gido stāsta, viņš saka, ka var teikt tā, ir pierādījis tas, ka partneri, kas tātad iet uz priekšu un sasniedz šo te veiksmu, ir tas, ka viņiem ir aizpildīts šis te kontaktu saraksts. Ja, un ticiet man, ja jūs kādam piedāvājat, tas neko vēl nenozīmē. Mums ir, jo mēs vairāk piedāvāsim, jo, protams, lielāks rezultāts, un ja mēs visu to pierakstam, mēs neaizmirstam par kaut kādu cilvēku, vai ko viņš ir teicis, vai ko jūs ir sarunāts, satikties un tā tālāk, ja. Tad tas ir ļoti svarīgi veidot kontaktu sarakstu. Nākamais, kas jums ir vajadzīgs, jāizveido šī tikšanās ar to cilvēku. Jums nav jāzina cilvēkam un viss jāizskaidro pa telefonu, bet jums ir jāizveido šī tikšanās, un jūs pēc tam šo te kopējo tikšanos jūs darat kopā ar cilvēku, kurš ir jums tātad šāds sponsors vai aplēns. Jūs to varat izdarīt online, jūs to varat izdarīt kafejnīcā vai vienalga, kur jūs to varat darīt vairāk cilvēku, piemēram, vairāk sponsoru kopā, ja kaut kāda prezentācija taisīt un tā tālāk, ja. Tātad, bet ir ļoti svarīgi, kad jūs kopā šo te sponsoru sēžat un jūs tātad uzrunājat šo te cilvēku. Un jums vienkārši jāpiesana un jāuzrunā. Un mums ir arī ir prezentācijas, kuras notiek, ja ir valstis, kur notiek katru otrdien vai ceturtdienās, ja. Ir tā saucamais biznesa iespēja prezentācijas. Latvijā mēs nevadam regulāri, bet tātad šī prezentācija ir sagatavota, un, protams, ka viņu arī var novadīt pēc pieprasījuma, jo mēs Latvijā esam tādā vēl ļoti lēnā virzībā uz priekšu, un, protams, ja ir vēlēšanās, šī prezentācijas ir, un, protams, to mēs varam darīt. So, yeah. And, yeah, to give you an example, how should be, let's say, so a little bit to make this appointment, of course. Piemērs par to, kā Gido tātad viņš iesaka sarunāt jums šo tikšanos. Jo viņam ir jāsaprot, ko jūs piedāvāt, jāiededzina. Un tagad Gido saka, piemēram, viņš pirms zvan un saka, sveiks, Pēteri, es saprotu, ka mēs tevim tikāmies, un tu man tur kaut ko stāstīji, ka tev tur kaut kas neiet ar biznesu, vai tur vēl kaut kas, ja, un, zini, mani tev tagad īsti ko piedāvāt, un es tieši iedomājos par tevīm. Es tevim vēlētos sarunāt tikšanos, bet tu varētu otrdien 7 vai piekdien 3 dienā. Vienkārši piedāvājam cilvēkam, piedāvājam 2 laikus, lai viņš tātad izvēlās, kad viņš varam tikties. 6 vakarā super tiekamies, un tas ir viss, kas jums ir jāizstāst pa telefonu. Tā ir jābūt ļoti īstai sarunai, īstai tikšanās, lai jūs tātad varētu panākt šo cilvēku tikšanos. Un tad jau jūs kopā ar šo te aplaini, ar sponsoru, kurš ir vairāk zinošs, arī varat kopā šo prezentāciju novadīt. Education. And I can tell you, we have a very, very background, good training program in PM International. I was mentioned already the business presentation every week
3 times in the week. We have once this manager training. We have once business academy. This is a fundamental Tas, training. kas notiek arī pasaulē, reiz mēnesī notiek biznesa akadēmijas, ir pieejams arī apmācības, ir IMM apmācības, ka jūs kļūstat par IMM, tātad 3 dienu intensīvas apmācības Latvijā. Because there are the best actions in the whole month is normally always on the third weekend in the month. Also the third Saturday in the month is the day of our business academy. Then of course we have some product training. Latvijā mums nav biznesa akadēmijas un produktu akadēmijas, jā, tātad tad, kad būsim lielāki, tad viņas būs, jā, tātad ir ļoti svarīgi starp mums atrast šos te svarīgos atslēgas cilvēkus, kas tad virzītu Latvijā, jo Latvijā viss notiek, mēs ejam uz priekšu, Lietuva attīstās ļoti strauji, Igaunija ļoti strauji attīstās. Tas, protams, priecēja, un arī Latvijā viss notiksies daudz efektīvāk un ātrāk, ja būs šie te gribētāji. Bet viss ir sagatavots, tā kā, ja mums ir kādi forši aktīvi cilvēki, kas kaut ko vēlās, tad mums ir iespēja izveidot šo te veiksmu stāstu ar tiem cilvēkiem, kas to visu vēlās no Latvijas, protams, starptautiskā mērogā. Nākamais, protams, par ko mums ir jāparunā, ir par to, par ko visvairāk visi baidās, ir iebildumi. Un kā Gidovs saka, nesen pievienojos. Mums ir jāizjūt tas, par ko mēs stāstam. Jo ir interesantāki iebildumi, jo ir foršāk un interesantāk. Jo īstenībā tā vienkārši izstāst, un cilvēks saka, jā, es gribu, liekas tā, jā, nopietni, tā vienkārši, jā, bet ja sākās iebildumi un kaut kāds interesants lietas, jo tu esi zinošāks. Jo, protams, tas ir lieliski, ka tev ir vienmēr šīs atbildes, lai cilvēkam pastāstītu. Jo parasti iebildumi ir vairāk vai mazāk tādi vienādi. Kā jums liekas, kurš varētu būt viens no tradicionālākajiem? Jā, protams, jūsu produkti ir pārāk dārgi. Atcerieties, tātad mēs esam premium produkti. Saprotiet, ko nozīmē premium. Sastāvs, tīrība, kvalitāte, drošība, rezultāti, pie viņiem strādā, vācija, pārbauda un tā tālāk. Viss ir ļoti svarīgi. Tātad mums nav jārunā par cenu, mums ir jārunā par vērtību. Jums ir jārunā par vērtību, ko cilvēks iegūst. Jo, kā mēs zinām, skūpais maksā divreiz, ja? Jēga dzert, piemēram, vitamīnus vai produktus, varbūt viņam tieši tāda ir arī pieredze, viņš ir kaut ko dzēris, nekāda jēga nav no tā visa, bet, ja viņš, es godīgi sakot, nezinu neviens iedarbīgs vitamīns kā flēm, jo es varu droši, piemēram, ar cilvēkiem uztaisīt, piemēram, kaut vai online tikšanos, ja, piemēram, palāstos Facebookā vai Instagramā, es varu droši uzjautāt viņam visādus jautājumus, jo es zinu, ka būs rezultāti. Un tas ir tas, kas man vienkārši fascinē. Ir jāsaprot, ka Fitlainam ir rezultāts, ir vērtība, mums ir augstākā kvalitāte. Ja viņš ir rezultātus, Fitlains ir tas, kas ir apmēram 3 eiro dienā, būtu pamēģina tikai 3 eiro dienā, 3-4 eiro, ja. Tā kā tas ir noteikti ir to vērts pamēģināt. Vismaz 3 mēnešus, tas būtu lieliski. Un, protams, mums ir jāprēķina, piemēram, cilvēkam ir automašīna, cik viņš ir gatavs katru mēnesi tērēt savai mašīnai. Ir benzīna, ceļas, viss apdrošināšanas apskates un tā tālāk. Ja viņš vienkārši parēķina, cik tas apmēram sanāk dienā. Nu, arī ar to, ka automašīna bija jāiegādājas. Tad jautājums, cik tu esi daudz gatavs investēt savā automašīnā un cik daudz esi gatavs investēt sevī. Nākamais punkts, par ko Gido stāsta, par ko arī mēs tiku brīdim teicu, nē, man nevajag uzturēt pagātnēs. Es labi ēdu, viss ir kārtībā. Un kā Gido saka, arī es tā biju. Ja tīpaši es atnācu pirms 30 gadu atpakaļ uz kompāniju kā jauns puisis no laukiem, kur man viss bija. Aitas, gaļas, kazas, dārzeņi apkārt, viss bija, vaigi sārti, viss kārtībā. Un es biju pilnīgi pārliecināts, ka man neko nevajag. Bet tādā brīdī, kad es redzēju, kas notiek apkārt ar cilvēkiem, kas pievienojās Fitlainam,
Tu redzi, ka viņiem mainās acu skatiens, viņiem mainās enerģija, viņiem mainās tā kā aura, viņiem mainās viss. Un, kā Gido saka, tanī brīdī es sapratu, ka es arī vēlos pamēģināt. Viņš saka, es nezināju, ka var justies vēl labāk. Tas ir viens no labākajiem lēmumiem manā dzīvē, kad es tagad zinu, ka var justies labāk. And somebody asked me, Gido saka, viņš saka, un to brīdi viņš saka, ka viņam ir tik daudz ceļojumu un tik daudz lidojumu. Un viņš tiešām ir gan Eiropa, gan Dubaja, tās visas valstis ir vadītājs. Un viņš saka, protams, ka freelance ir tas, kas ļoti palīdz. Personīgi es varu pateikt to, ka Covid laiks ir tas laiks, kurš man pagāja salīdzinoši mierīgi, pateicoties tam, ka es zināju, ka mana ģimene ir pasargāta ar Bitlēnu, jo personīgi es neatceros, ka es būtu slimojusi. Es nezinu īsti atskaites punktu, bet es tikai zinu to, ka Covid laikā es nevienu reizi neko nesaslimu, un es neesmu arī slimojusi pēc Covid. Pētnieki jau cik gadus man nav bijuši, vienreiz man bija iesnas, bija Covid laikā, bet es nesaslimu uz jauno gadu. Slēpošanas brauciena un tā tālāk. Tad tur bija diezgan liels iemesls, ko es varbūt pati pastaigājos pa daudz augstumos un tā tālāk. Bet gadiem es neesmu slimojusi vispārīgi. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. But now, in the last 2-3 years, I can tell you. Un tas, ko Gido stāsta, agrāk arī cilvēki. Padomājiet, paši kā Latvijā bija pirms kaut kādiem 20 gadiem, tu stāst uz bagātinātāju vispārtais, kas tas tāds ir vajadzīgs. Taču kam tas, tik arī uz to brīdi Latvijā mēs esam atvērti, kad īstenībā nav cilvēkiem tāds tabū, kad, nē, ko tu tur lieto, ja? Un kā Gido tagad stāsta, īpaši pēc Covid, notika lielas izmaiņas, kad cilvēki palika atvērtāki gan biznesam, gan arī produktiem, veselībām. Nākamais ir cilvēki saka, ka man nav laika, un kā mēs visi zinām, tas, protams, nav mūsdienās vairs arguments, laiks ir visiem, jautājums ir jādurās prioritātēs, ja, un mums ir telefoni, čati, ieraksti un tā tālāk, tātad cilvēks, ja saka, ka viņam nav laika, tas nozīmē, ka viņam šī lieta nav prioritāra. Un mums ir jāstrādā, protams, atkal pie viņa motivācijas. Vai cilvēks to vēlās? Nākamais, ko cilvēki parasti min, es neesmu pārdevējs. Jā, neesmu un viss. Un tad ir tā, ka jāsaprot, ka īstenībā es personīgi, ja runāju par manīm, es esmu introverts cilvēks, man patīk visums miers, bet tai pašā brīdī mēs visi tie, par ko mēs šeit runājam, mēs dalāmies ar to, kas mums patīk, ar tiem produktiem, kas strādā. Mēs dalāmies ikdienā ar filmām, kurām mēs esam apmeklējuši. Mēs dalāmies par kaut kādām grāmatām, kas mums varbūt patīk, uzrunājušas. Ja? Tātad arī šeit mēs dalāmies par to, kas mums patīk. Un īstenībā tas neko īsti nenozīmē. Mākslīga pārdošana, protams, tas nestrādā šeit. Tev ir jābūt šim spīdumam, un tev ir šī pārdošana notiek. Un tas arī, ko Gido saka, viņš saka, ka mēs esam bērni bijām. Mēs zinām, cik bērni ir visvaig atvērti, un viņi nebaidās no šī, kad kāds viņam teiks nē, vai tad vēl kaut kas izmetis. Viņš saka, es gribu šokolādi, un mamma saka nē. Nu, cik daudz bērnu pārprāt, man mamma pateica nē, ja kā tā, ja tas ir tas, ko mēs baidamies, tas tam pieauguši cilvēki, bet mums ir vēl bailes vēl lielākas. Bet ko bērns saka? Nē, mamma, es gribu šokolādi, ja? Un tad, ko Gido saka, pienāk pie kases, un bērnam ir šī šokolāde. Un tātad mēs esam kopš bērnības palikuši bailīgāki. Un ticiet man, ka ja jums sākumā varbūt šie te nē ir daudz vairāk, vienā brīdī viņi atnāk atkal šie jā daudz vairāk. Jo, protams, mēs esam izmācījušies mūsu acis vairāk spīd.
Mūsu prāts ir mainījies, mēs pilnīgi savādāk domājam, ja? Un, un varbūt šis cilvēks tiešām atnāk pēc šī te mēneša, pēc kā 2, pēc 5, viņam vienkārši rodās šis te īstais brīdis vai īstais notikums, kāpēc jākāpēc tagad pievienoties. Un viņš varbūt pēc 5, pēc 6 mēnešiem. As more successful you will be, it's much more easier is to get a no because they see your success. They Un, see protams, jo veiksmīgāk būsiet jūs, jo vairāk pievienosies klāt. Jo, ja viņi redzēs, ka jums ir ko parādīt, jums ir ko pastāstīt, jums ir rezultāti, jums ir ienākums vai automašīna vai ceļojumi, protams, tā cilvēki jums pievienosies. Un tas ir ļoti svarīgi. Un tas ir tāds, ka jums. For example, Maverick with Tom Cruise. You go there, what you are doing when you like the film. You share this with your family and friends, and so on and so on. What can be the outcome? Un tas, ko Gito tagad stāsta, tādā brīdī, kad mēs aizējām uz kaut kādu filmu, kas ļoti, ļoti patīk. Mēs tagad stāstām un dalāmies, ja fantastiska filma, tur, piemēram, tikko arī bija uz šo te, Dievs aizmirst, dziedātāju, kurā nomira ar alkoholismu. Aizmirstu. Bet es ar par šo filmu daudziem atklāstu, klausies, tas bija filma un tā tālāk, un viņi patika, un es maz nezināju, un šitas, un cilvēki iet uz to filmu, viņi paklausās šo te atsākumu un iet, bet video saka, tādā brīdī mums nav neviena šīta finansiālā atmaksa atpakaļ. Tas ir tas, ko pamainām. Mēs dalāmies ar to pašu, ar šo savu sajūsmu, bet kompānija mums tātad sniedz šo te bonusu. Vai jūs vēlaties ar kādu foršu veikalu, vai jūs vēlaties ar kādu foršu restorānu, vai jūs vēlaties vienalga ko. Nesen es tikko dalījos, man ir foršs meistars, kurš kaut ko tur salabo un tā tālāk. Ja? Man ir forši dārznieki, kas man manīm atbrauc ik pa laikam. Bet tādā brīdī man par šo rekomendāciju nav pilnīgi un nekas. Ja? Bet mums tā tad ir šis te ienākums, kurš mums sāk veidoties, tad, ja mēs sākam kaut ko dalīties, iecāt. Tā Gido teica, mums maksā par runāšanu. Runāšana, lēmumu, konsekvenci, regularitāti un mērķi. Zināt, kur mēs kādam. Everybody have a different mindset, and you are totally in a different position as different people as well. So what I can tell you, tas, ko Gido saka, mēs esam visi dažādi cilvēki, dažādiem tāds stāvokļiem un ar dažādām domām, dažādām saprašanām. Kā Gido saka, tas nav nekāds viss. Mēs ar cilvēku varam runāt, un mēs nezinām par to rezultātu. Un varbūt viņš saka, jā, varbūt viņš saka šodien nē. Bet katrā gadījumā mums ir iespēja runāt ar pilnīgi katru cilvēku. Tātad nē nenozīmē jums personīgu nē. Nē nozīmē varbūt uz šo situāciju nē. Neaiziet depresijā, saka, Dievs, es tiem cilvēkiem kaut ko pateicu, viņš teica, nē, ak, Dievs, kāds kauns, man ir rezultāti, man patīk produkti, bet nē, es nedalīšos, man ir kauns, vai tur būtu kaut kas. Mums ir jāsaprot, ka cik mēs esam dažādi cilvēki, un tas ir normāli, kad ir dažādas reakcijas. Jautājums ir, ja jūs zināt, ka šīs produkts kompānija ir fantastiski, super. Un ja nu gadījumā ir tā, ka cilvēks jums saka, ka jā, gribu. Personīgi man ir bijis tā, ka man cilvēks saka, kāpēc tu tikai tagad par šiem produktiem izstāstīji. Tā kā man arī tā ir bijis, ja, ka cilvēks man uzticās, zinot mani, paņem, pēc kāda mēneša man saka, kāpēc tā, ka tu man tikai tagad to pastāstīji. Tā kā cilvēks ir iegūts rezultātus un tiešām jūtās fantastiski. Un vēl ārmēt. Un, protams, kā Gido saka, jums ir jābūt šai sajūsmai, jums ir jābūt šīm degošām acīm, kā es saku, šim te apaugušam mugurkaulam, ka viņš šo pārliecību par katru teikumu, ko jūs sakat, nevis par produktu tabulām. Ticiet man, tas nav svarīgi, jo tāpēc ir zinātnieki, kāpēc ir patenti. Man neviens doktors blakām, lai nemēģina iztulkot tabulas un stāstīt, kas ir par daudz, kas ir par maz. Tas nestrādā.
Tur ir zinātnieki, ir patenti, rentīši un tā tālāk. Viņi cilvēki ļoti manu pārliecību, bet es zinu, ka šiem produktiem tiešām ir fantastiski. Un, ja, piemēram, kāds saslimst, man meita vienreiz bija Polijā ar šī te vairāku dienu festivālā teltī, pa nakti augstu, pa dienu karsts, sasvīduši, ja. Ja man saka, es esmu apslimusi, tad kas tev ir līdzi? Nezinu, vienkārši var restaurēt daudz, ja. Jo es zinu, ka ja nav kuru produktu dzers, ja rezultāti būs labāk, būs labāk no citas puses, ja. Tas, ko Gido stāsta, viņš saka, ka, protams, viņš ir tāds ļoti, ļoti labs cilvēks, tiešām tuvs. Un es arī esmu tā kādreiz darīju, es saku, klausies, nu vienkārši uzticies man šie produkti, vai kompānija. Jo es vienkārši neiekritīšu ar seju dubļos, viņš neuzraksta neko tādu, ka teiks, tā, kā citā vienkārši uzticies. Produkti super, kompānija ir vienkārši fantastiski. Un tas, var ko Gido arī tagad klāstam, manī brīdī, kad cilvēks parakstās kā partners vai kā klients, ar to nevis darbs ir beidzies, bet ar to darbs ir sācies. Ja cilvēks, tad mēs ar viņu tālāk strādājam, vai mēs kontrolējam, saucamais tas klienta follow-ups, ja, tātad mēs saprotam, vai viņš tos produktus lieto, kāda viņa rezultāti, ko viņš tur pamanīja. Un tā brīdī tikai darbs sākās. Protams, mēs nevaram iet pret viņa gribu, ja nu viņš tiešām, nu, kā pasaka, neizrāda šo interesi vai neko nevēlās, ja, bet tā gadījumā jums ir jāsaprot, ka parakstot cilvēku ar produktiem, biznesu, mūsu darbs tikai sākās. Un, kā to sakam, ir 72 stundu likums, kurš, tātad, ja cilvēks nesāk savu darbu vai īpašos mērķus piepildīt, piemēram, saistībā ar biznesu pirms 2 stundu laikā, tad visdrīzāk viņš tos mērķus tā vai tā nepiepildīt. Un tad jums ir kopā jāizveido šis te tāds mērķis, kas ir jānotiek tuvākajās 72 stundās. Tev ir jāatrod jauni klienti, tev ir jāpārdod produkti kopā ar manīm, jāizveido savus testimonials un tā tālāk. Tad ir ļoti svarīgi šis te pirmais darbs pirmajās stundās. Nu, rūk. Gido ir apmēram norunājis, ir 1 un 6 minūtes, tā kā diezgan raiti mums ir pagājušas pirmā daļa, līdz būs rezultāti no citas. Un tas ir noticis iepriekšējā mēnesī, jo iepriekšējais mēnesis bija Action Talk months, tātad bija šīs te milzīgās akcijas, mīnus 45%. Tie ir tie mēneši, nākamais mums būs laikam augustā, tie ir tie mēneši, kad ir vienkārši nenormālākais izrāviens pasaulē un kvalifikācijās